Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, dārgie skatītāji un klausītāji! Mani sauc Dace Rence, un šis ir Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem un atbalsta centra Tilts sarunu ieraksts, Sirds sarunas, un šodien man ir kārtējais ļoti īpašais viesis. Man par katru tā gribās teikt, bet šoreiz pie manis ciemos ir Amanda Banistere, un Amanda pārstāv organizāciju, pareizi teikt, organizāciju Lighthouse, jeb Bāka, un par to, ko šī organizācija dara, kāda ir viņa ikdiena, kāpēc vispār Amanda ir šeit Latvijā, un kāds ir viņas organizācijas mērķis. Es aicināšu Amandu pašu pastāstīt. Sveika, Amanda! Sveika! Man tiešām ir prieks tevi šeit redzēt, un es vēlos jau pabrīdināt, informēt arī mūsu skatītājus un klausītājus, kad mūsu sarunu valoda primāri būs latviešu, bet iespējams ar dažiem izņēmumiem angļu valodā, jo tava dzimtā valoda ir angļu. Tu esi no Amerikas, un varbūt sāksim ar to, Amanda, ka tu pastāsti. Ko tu te dari? Kāpēc tu esi šeit? Kāpēc tu esi šeit? Tas vienmēr tā pirmais jautājums. Jā. Es sākšu celot uz Latviju 2009. gadā. Īstermiņa misijas, var teikt. Es tur biju Cēsus Baptistu draudzē. Tā manā draudze Amerikā. Un jā, es pirmoreiz atbraucu un bija tā sajūta, ka esmu mājās pirmoreiz un es gribētu šeit dzīvot. Un tad, jā, es 7 gadus katru vasaru braucu atpakaļ, gribētu palīdzēt ar nometnes un draudzes, jauniešu grupas, viss kaut kas. Un jā, tad 2016. gadā es sāku šeit dzīvot. Tā ir. Nezinu kāpēc, bet jā, gribētu šeit dzīvot. Tu gribi palikt, gribētu palikt, jā. Tātad 8 gadi, jau tu dzīvo Latvijā, un vēlos izteikt komplimentus tev par tavu valodu. Tu esi lielisks piemērs, un patiesībā, kāpēc es tevi uzaicināju šodien uz šo sarunu šeit? Mēs ar tevi tikāmies pirms svētkiem Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem, biedru, tādās sapulcēs sēdē. Un jā, Lighthouse ir arī Latvijas Kristīgās alianses biedrs. Un tas, ko tu stāstīji, bija tik interesants par to tavu ikdienu, par to tavu darbu, kad man radās doma, šis noteikti ir jādzird vairāk cilvēkiem. Jūs darat fantastisku darbu, tā arī ir ārpus ģimenes aprūpe. Ja, tātad tas neaprobežos tikai ar adopciju, ar auģu ģimeņu darbu vai ar bērnamiem. Jūs darat ļoti nozīmīgu darbu, par ko ir vērts dzirdēt. Un varbūt pastāsti vairāk, kas ir Lighthouse? Jā. Kur jūs atrodaties, ko jūs darat, un tad jau no tevis stāstītā izrietēs arī citi jautājumi. Jā, Lighthouse ir vieta, kur jaunieši varētu iet pēc pilngadību. Jā. Tie bērni, kas izaug bērnu namās, nāc pie mums un stāstīja mums par situāciju. Man vajag pārtikas, man vajag saprot, kā iet sociālais dienests un stāstīja par situāciju. Visas varianti ir. Bet jā, viņa pie mums nāk, mēs teicam, jā, mēs tev palīdzēsim, jā, mēs gribētu, ka tev būs veselīgāka dzīve, gribētu, ka tev būs kopiena un atbalstu. Un, jā, bet vienmēr sāks tās jautājums, kas ir vajadzīgs. Un jā, tad mums ir kāds community events. Kopienas pasākumi, jā. Kur mēs vienkārši pavadīt laiku kopā. Kaut ko gatavot, kaut ko ēst, kaut ko spēlēt. Build trust and relationships. Veidot attiecību un uzticēšanos. Un jā, tad arī tas praktiskais darbs ir tas
iknedēļas pārtikas, psihologs, palīdzēt ar, atrās ārstu vai par to maksāt vai visu kaut kāds, jā. Tas mums ikdienā. Bet mēs to izdarījām, jo, nezinu kā teikt latviski, bet we want to end the cycles of family separation. Pārtraukt to ciklu. Kad tiek šķirti no ģimenes. Jā. Jo daži no mūsu jaunieši ir jau fourth generation orphan. Viņi jau, vecāki un vecvecāki. Visi, četras paudzes. Un we can fix that, right? Tur ir solutions. Risinājumi, jā. Ir risinājumi. Un, mēs jau tā redzējām ar daži mūsu jaunieši, kas viņiem ir bērni joprojām ir kopā ar ģimenei. Un tas ir, kāpēc mēs esam šeit un kāpēc mēs darījām šo darbu, jā. Jā, es noteikti gribēju dzirdēt vairāk par to ikdienu Lighthouse, bet tu saki mēs. Es paskatījos tavu Facebook lapu. Pirms mūsu sarunas. Facebook, Instagram. Un es skatījos, rakstīts, ka tu esi Lighthouse dibinātāja un prezidenta, vadītāja, bet tu saki mēs. Tad es saprotu, ka jūs esat tāda plašāka komanda. Jā. Kas jūs esat? Kas stāv aiz mēs? Jā, arī no sākuma vienmēr bija vairāk nekā es. Protams, tas bija mans sapnis. Protams, es to gribu sākt strādāt, bet mums ir daudz vairāk cilvēki mūsu komanda. Amanda, bet tad mums arī ir vēl 2 amerikāņi, Callie un Aarons. Viņi tur strādā kopš Covid laika. Mēs par to nerunāsim. Bet kopš Covid laika viņi sāk ar mums strādāt. Ērons ir mūsu mentoring direktors, viņš palīdz mūsu mentori, mūsu brīvprātīgiem un arī mūsu jaunieši. Viņš ir tas extroverts, viņam ļoti vajadzīgs. Tad Callie, viņa mums marketing direktorē, viņa tur Facebookā, Instagramā. Tātad jūs esat arī Facebookā, Instagramā, tie, kas vēlas uzzināt vairāk, var meklēt Lighthouse. Jā, un Callie tur visu izdarīja. Tad mums arī Dace, viņa ir mūsu sociālā darbiniece, un Jonatā, viņš no Brazīlijas, un viņš mūsu programmas koordinators. Es nezinu, kāpēc tas ir. Tik ļoti, bet viņš tur palīdzētu ar ikdienas programmas un gatavot uzgodiņās un telpas un viss. Ļoti tāda gribētu teikt institucionāla, multikulturālā. Kā jūs esat satikušies? Jūs tātad esat draugi vai šeit? Kas jūs savedis kopā? Jā, es satiku Callie nometnēs. Mēs bijām nometnē Ēgļos. Tur par jauniešu un bērni, kas paliks bērnu namos. Mums tur satikamies, un es tā domāju, viņi parāk forši, mēs nevaram būt draudz, un es nezinu, vai esmu tik, bet viņi arī tā domā par mani, un mēs vienkārši saprotam, ka, we're not that cool, varam būt draudzenes, un viņi ir viena no mana labākā draudzenes šeit. Viņa man palīdz no sākuma tieši ar Lighthouse. Un tad es viņu jautāju, vai tu nevari šeit brauc un palīdzēt un sāk strādāt. Man parāk daudz viena pati. Tātad tu uz Latviju esi atvedusi vēl kādus amerikāņus? Jā, es viņu sasiku, tu jābrauc. Tad Dace es satiku draudze mājvietā, un Jonatā, viņš sākumā bija brīvprātīgs darbinieks, viņš vienkārši nāks palīdzēt. Un tad es viņu teicu, ka nebrauc prom, mums tā ļoti vajag paliks te. Un tad viņš bija ar YWAM, man liekas, uz priekšu, tas Youth with the Mission. Jaunatne ar misiju. Jā.
Skaidrs, bet vēl ko es izlasīju tavā Facebook profilā. Ko vēl lasīju? Jā, kad tas man ļoti īsumā ieinteresēja, kad tava izglītība ir, tur bija rakstīts dance performance. Jā. Nu, deja tā. Dejotāja. Jā. Man ir 2 bachelor's degrees. Bakalaura grādi. Viens ir dance performance, un otrs ir anthropology. Tātad dējas tāda tā kā performance, es nezinu, kā tu teiksi. Vienkārši dējas balēts. Un antropoloģija? Antropoloģija. Labi, un kā no šāda salikuma, tāda dejojoša antropologs, kā tu nonāc līdz bērnu nam absolventiem, ārpus ģimenes aprūpē un Latvijai? Jā. Ar Dieva palīdzību. Jā. Jo es pilnīgi nedomāju, ka šis būs mans darbs. Jā. Es, sākumā, pirms 10 gadiem, es vispār ar bāreņi negribu strādāt. Es te braucu Latvijā, es palīdzēju draudze, nometnes, viss kaut kas. Un katru gadu mans citi organizācija man jautāja, vai tu nevari braukt pie mums palīdzēt nometnē, tur bāreņi, varētu tur palīdzēt, un es teicu, nē, es negribu to darīt, tas man pārāk grūti, man sirds nevar to, can't handle that. Man baidījos no tā darbs, no šīs darbs, kas es tagad darīju. Bet kas notika? Sirds palika cietāk? Nē. Es 2015. gadā es teicu, labi, es par to lūgtu Dievam. Bet tad es tieši to izdarīju. Un Dievs man teica, Amanda, obviously, es tev uzaicinātu. Es tev uzaicinātu šo darbu, un es gribētu, ka tu tur iet. Un es teicu, ok, labi, 1 nedēļu es varu. 1 nedēļu, tas ir viss. Un es tur gāju. Bija ļoti, ļoti grūti. Man liekas, katru dienu raudāju, jo bija šausmīgi grūti. Bet tad es braucu atpakaļ uz Ameriku. Es gāju draudzē. Un tur mans mācītājs runāja visu laiku par kā mēs esam adaptēti Dieva ģimenē. Un es vienkārši, man bija es biju dusmīga, jo es teicu, ka, ok, mēs to teicam, bet kas tas tieši nozīmē mūsu dzīve? Kā mēs varam how can we bring that to the world? Kā mēs to pasaulē varam realizēt? Jā. Nevis vienkārši stāstīt, ka tas ir tik forši mīlīgi un, wonderful. Bet kā mēs varam to realizēt? Jo tur vēl ir bāreņi, kas tur palika Latvijā, un arī šeit, tur Amerikā. Kā mēs varam to realizēt? Un tad, nākamajā gadā es paceltu uz Latviju. Un viss. Tas bija viss. Bet tu pārcēlies ne jau viena pati? Nē, man vīru arī vīrs un? Un 2 suņi. Un 2 suņi, tātad. Jā. Tad viņiem arī bija jāsako tev un jāuzticās tai Dieva vadībai un vīzijai tavā dzīvē. Jā. Bet no tajā momenta es saprotu, ka es neko nedarīšu citā. Tas ir mans darbs un jau 8 gadus to izdarīju. Gadus, saki, bet tad jauniešus, ar kuriem jūs strādājat tagad, kā tu viņus atradi? Tu gāji pa bērnamiem, klauvē pie durvīm un meklē, vai viņi tevi atrada? Es atnācu pirmais gads strādājot citu organizāciju, mēs strādājam ar jaunieši, kas vēl paliks bērnu namos. Un es tā redzēju, kā viņi paliks pilngadību. Es redzēju, kā tik grūti bija. Tajā laikā tur bija viens māmiņa, kas es palīdzēju katru dienu viņa paliks bērnus pie mums, es un vīru. Un mēs we babysat. Pieskatījāmies bērnus, kad viņi gāja skola, lai viņi var pabeigt 12. klasē. Bija ļoti grūti. Bet es tā saprotu, ka viņi nevar bez tā palīdzību. Ko viņi dara? Ja viņi nav kāds cilvēks, kas varētu pieskatīties bērnus vai palīdzēt. Un tad, man bija tas attiecības ar jaunieši, kas sākt to turn 18, un es redzēju, ka ir ļoti grūti viņiem. Kas ir tas grūtākais? Katram teica kaut ko citu, bet viņi teica, ka visgrūtākais ir tev nav neviens, kas zvana, kad ir grūti.
Kam piezvanīt, kam viņi var piezvanīt. Jā, nav kam piezvanīt, kad ir grūti. Piemēram, kad es biju 18 gadies, mana mamma zvana, kā es to izdarīju, es nesaprotu. Un viņi man stāstīja. Un tad es mēģināju, man viss ir kārtībā, un tad es uz priekšu. Bet tie jaunieši nav, kam zvanīt. Bet viņi kaut kur līdz šim ir bijuši. Viņi ir bijuši bērnamā, varbūt kāds auģu ģimenē, viņi nevar viņiem piezvanīt. Nu, viņi ir tas sajūta, ka viņi nevar. Nu, un, katrām jauniešiem ir citādi. Daži jaunieši bija ļoti priecīgi palikt 18 gadi. Viņi, labi, pabeidz, nekad jums runās, mēs iešu prom. Bet, bija arī grūti. Kā lietot naudu, kā maksāt rēķinus, tas viss praktiskas. Nu, to vajadzību tu redzēji. Un tas tā kā mudināja veidot Lighthouse, izveidot. Tas ir tā pamatā, tu teiktu. Jā. Sākumā es meklēju organizācijas, kas to izdarīja, jo es negribētu sākt organizāciju. Es meklēju, research, vai tur ir kāds organizācija, kas to izdarīja, ir kāds, neko neatrādu, šeit Latvijā. Un tad es teicu, labi, tad būs jādara pašai. Jop, un bija ļoti stressful. Manam vīram teica, ka es vienmēr jūtu, ka es tur stāvu the bottom of a mountain, tur kalnas. Kalna apakšā vai tā kā? At the bottom, and just looking up. Es vienmēr kalna pakājē, tā kā skaties uz augšu un vienmēr jūtu, ka tur ir tik daudz, ko darīt. Bet tas nebija citi varianti. Un tātad tā vajadzība, ko tu saskatījies, pareizi saproti, ir tas, ka šiem jauniešiem, kuri paliek pilngadīgi, vai tas ir bērnu namā, vai tas ir auģu ģimenē, vai kaut kur citur, kur viņi ir uzauguši pēc 18 gadiem, viņiem nav neviena šī drošā pieaugušā, pa ko mēs runājam, kas ir tik svarīgs. Un tas tev mudināja. Nu labi, kāds kam piezvanīt. Nu, tad kā tā izskatās tava darba diena? Tu sēdi pie telefona un viņi tev zvana visu dienu? Dažreiz, jā. Kas ir vēl? Tās vēl. Man ir tas strategic thinking. Stratēģiskā. Jā. Man ikdienā mēģināju domāt par, kā mēs varam labāk, kā mēs varam vairāk latviešu, Latvian volunteers, right? Vietējos brīvprātīgos. Jā, kā mēs varam kā mēs varam. Šobrīd mēs strādājam ar ap 60 jaunieši, kā mēs varam vairāk. Jo ir tik daudz, kas vēl vajag palīdzību. Tur pie Origo, kas tur sēž, viņi arī ir svarīgas domas un idejas. Un tur ir cilvēki, mums ir viena jaunieta, viņa parasti tur Origo sēž. Un kad es viņu skaties, man ir tik pilns, viņi ir tik mīlīgi, viņi ir tik, es nezinu, viņi ir tas passionate person, viņi ir tik labas domas, bet kad tu viņu skatīsies, tu parasti cilvēkam baidījies no viņa. Like, okay, you're scary, or you might hurt me, or Ka tas jaunietis varētu nodarīt pāri. Bet, kad tu saki, viņi tur sēž, pagaidi, es nestaigāju gar Origo. Nestaigā caur Origo? Ak, Dievs! Tas ir tas cultural experience. Tu man aizvedīs kādreiz, bet tiešām tas nav manā tā kā ikdienas taciņā. Es tur ikdienā. Labi, pastāst man, kad tu saki, viņi tur sēž pie Origo. Jā, tur ir tas mazas grupiņas, kas tur sēž, smekē. Pazemes tuneļos? Nē, tur tieši Origo. Okay. Kādu nezinu. Redzi, Amanda, tu zini vairāk nekā es tur savā priekšpilsētā. Kārlis arī var stāstīt. Amanda skatās Kārli, jo Kārlis. Tu mūs aizdīs ekskursijā. Bet pastāsti. Jā, viņi nav kur iet, viņi tur sēž ielā vai negrib iet uz skolu vai kāds, un viņi tur sēž ar draugiem, dzēt, smeķēt vai kaut kā tā. Tad tur ir tāds misijas lauks Origo. Ir, jā. Ir. Tur tu viņus satiec? Jā. Un uzrunā? Uzrunā, un kā viņi reaģē? Protams, sākumā ir tas, ko tu dari? Un vēl amerikānieti? Jā. Ne? Tāds arī iet. Dažiem nezināja, ka esmu amerikāni. Viņi vienkārši domā, ka man ir
slikta valoda, kā es nevaru, nezinu, kā runāt, vai tāds. Viņa tas stulbenieties. Nē, esmu no Amerikas. Bet viņi, sākumā ir tāds, but once you have some respect. Kad iegūst, cieņu nedaudz. Tad, you're in. Tad tu esi in. I am less in. Dācei, man liekas, ir in. Kālija ir in. But, I see my kids on the street often. Tu viņus redz uz ielas bieži. Tos, no tiem 60 jauniešiem tu viņus satiec, tiem, kuriem jūs strādājat. Jā. Kad es staigās mājās vai kaut ko citu, jā. Viņi tur ir, un viņas, and they're there and they have great perspectives. Viņi ir labas perspektīva dzīve, bet mana pieredze daudziem šeit ir a little bit afraid of them. Ka cilvēkiem ir bail? Jā. Varbūt tāds tā kā aizspriedumi? Jā, maybe. Tādi, jā, bet viņi... They're not that scary. Kādi viņi ir? Pastāsti, varbūt iedod uzzīmēt tādu profilu tam jaunietim, ar kuru tu ikdienā strādā. Ir some big differences, bet mums šobrīd mūsu jaunieši vairāk, lielākā daļa ir 23, 24 gadi apmēram. Lielākā daļa ir sievietes, jo man liekas, ka puiši tur varbūt kaut kur citur atrodas, mēs vēl meklējam. Un tad, mums ir daži jaunieši, kas ir vecāki, viņi ir bērni, un vajag kādas prasmes izaug, to raise children, they need some help. Palīdzību uzaugt, viņiem jau ir bērni. Jā, savu bērni. Un, viens profils nav iespējams domāt, jo katrām ir tik specifisks vajadzība. Jā, bet lielāka daļa ir tas vecāku pusi, 24, 25. Un kāds ir tā kā tavs tas sapnis vai mērķis viņu dzīvēs? Ko tu vēlies sasniegt? Kāds ir mērķis? Es gribētu, ka katram jauniešam, kas šeit strādāja ar Lighthouse vai iznāk pie mums, ka viņi saprot, ka viņi ir ļoti mīlēts, gan no dievām, gan no mēs. Viņi ir ļoti mīlēts, viņi ir ļoti, viņi dargi. Ja? Un es gribētu, ka viņi zinātu, ka viņi zina, kā meklēt kopienā. Man liekas, ka tā prasme ir ļoti svarīga dzīve. Ja es varu atrast droši cilvēki, tas man palīdz darbā, tas man palīdz mājās, tas man palīdz visur. Ja es saprotu, kas ir labā attiecība. Un es gribētu, ka viņi varētu thrive in adulthood. Šis sarežģītais vārds, tā kā uzplaukt. Thrive. Angliski mēs teicam, you don't want to survive, you want to thrive, right? Okay. It's not about just getting by. But that there's something, there's something real special, right, about being here. And, manuprāt, tas būtu perfect. Tad tevī klausoties, es domāju par to, ka tad, kad mēs mācām un sagatavojam auģu ģimenes un adoptētājus, mēs daudz runājam par bērnu un jauniešu vajadzībām. Un kad visiem bērniem un jauniešiem, un īstenībā arī mums, kā jau pieaugušiem, ir divas pamatu vajadzības. Tas ir piederēt grupai, kopienai, lielākai vai mazākai, un vadība. Un tad tas ir principā tas, ko jūs arī darat. Jūs dodiet viņiem to piederības sajūtu un tādu nedaudz virzienu, tādas rāmi, struktūru. Programmā? Jā, programmā mums ir tas, kā teiks, kad jaunieši pie mums nāk, mums ir tā intervija, un mēs jautājam, kas ir jūsu vajadzības, ko tu gribētu no savu dzīve, kas ir tava vīzija, un kā mēs varam te palīdzēt.
Un tad no turienes mēs uz priekšu, un mēs we build that structure together. Un tad mēs sākam to sadalīties mazākām mērķi. Un mēs we teach some life skills. Dzīves prasmes. Finanšu management, emocionālā regulācija, tas ir tas vissvarīgais un ļoti grūti arī mums. Bet mēs to vienmēr mācīties. Un tad arī ar mentoring. Un we do those small goals through mentoring. Jā. Tu teici, ka jūs sākotnēji intervējat un jautājat, kāda ir viņu mērķi vai vīzija. Man ļoti interesē, ko viņi atbild, kaut kādi piemēri. Tur ir tik daudz varianti. Kādam ir tik liels mērķis, viņi gribētu mācīties universitātē, vai viņi gribētu savu biznesu vai tāds. Viņi ir mērķi. Bet tas arī šķiet, nav nesasniedzami. Vai tev liekas, ka priekš viņiem tas ir, kā Amerika? Pārāk grūti? Kas ir tas finanses trūkst? Vai... Jā, finanses trūkst, izglītība trūkst. Ir vairākas obstacles. Šķēršļi. Grūts vārds. Jā, es nesastu. Jā, fair enough. Fair enough. Jā, bet ir tas obstacles. Un nav kāds, kas palīdzētu. Get around that, right? Pārvarēt. Jā. Bet ir mērķi, Un tas manuprāt, bija ļoti svarīgi arī sākumā, ir jautāt. Vienkārši jautāt, ko tu gribi no tava dzīve? Jo viņiem ir idejas, viņiem ir domas, viņi zina, ko viņi gribētu no dzīve. Un tad soli pa soli. Un tad soli pa soli uz priekšu. Jūs viņiem palīdzat. Cik daudz procentuāli jūs darat viņu vietā? Un cik daudz, kā tas izskatās? Ir kā darīt ar mazu bērni. Sākumā mēs vairāk darījām. Un tad mēs sākam darīt kopā, un tad viņi sāk. Viena pati. Un tu vienkārši, tu to darīt. Jā, bet mēs sākam vienmēr kopā. Un tad sākt vienkārši separate. Kā naturāls bērns. Kā ģimenē. Ļoti interesanti. Un tu minēji mentoringu arī. Tad vai katram jaunietim, kas ir jūsu programmā, ir arī mentors katram savs vai? Katram jauniešu mūsu programma, kas gribētu mentors, ir. Protams, ne visi jaunieši ir gatavi tā attiecība. Tā ir grūti. Ir grūti klausīties, ko citi domā par tavu dzīvi. Nevienmēr gribu stāstīt visu, vai ne? Tā ir grūti. Bet ir iespējams mentors, bet ja nav gatavi, tad nekas. Mēs gaidām, kad viņi ir gatavi, un tad būs mentors. Bet man liekas, ka 10 ir. 10 mentori. 10 ir. Vai 10 jauniešiem? Tad ir 10 jaunieši ir mentori. Viņi ir tas gatavi tādas attiecības. Cik ilgi tāds jaunietis vidē ir jūsu programmā? Vai tā ir tāda draudzība uz mūžu? Vai tur ir izlaidums kaut kādā? Mūsu programma var palikt no 18 līdz 13 gadu vecumā. Tad ir tāds rāmis uzlikts. Jā, tas ir tas mūsu robežas. Bet ap 5 gadi. Vidēji 5 gadi programmā. Un kas notiek pēc tam? Protams, viņa paliks pie mums 5 gadi. Mums ir viens jaunieti, kas she graduated no mūsu programmā. Tā kā pabeidz jūsu programmu? Jā, viņa absolvēja no mūsu programmā. Bet viņa patiešām ir kā mana meita, un viņa man katru nedēļu zvani. Mums parunāt, viņa vienmēr būs mana dzīve. Tas attiecības jau nepārtrūks. Jā, tas attiecības vienmēr būs. Ja tev ir mentors, viņi neiesi prom. Tas nav, kas ir vajadzīgs. Man vajag cilvēks, kas pie tevis palīdz, bet programmā, tas konkrēta struktūra ir 5 gadi, un tad pēc tam varētu tas vienkārši būt draudzenes. Jā, bet viņi ir kā mans bērns. Brīnišķīgu darbu jūs darat. Man ļoti patīk. Tev patīk, bet es tā kā no pieredzes zinu un nojaušu, ka tas ir arī grūti.
Jā, ir grūti. Nu, kas ir tas grūtākais tev? Ai, viss grūtākais ir man ir viens cilvēks, jā, tikai. Tur Rīgā ir ap 1000 jaunieši, kas varētu būt mūsu programmā. 1000. Es nevaru būt mamma 1000. Nav iespējams. Tad visgrūtāk ir, ka es ikdienu redzu, ka tur ir lielākā vajadzības. Jā. Es caur Rīgu staigāju, un es tur redzu, kā tur ir tie jaunieši, kas tikai gribētu viens cilvēks, kas par viņu aprūpējas. Un es nevaru būt tas cilvēks, vai ne? Nav iespējams. Un tas man ir grūti. Tas man arī motivēja, vai ne? Stāstīt citiem, parunāties ar citiem, draudzenes, draugi, stāstīt, varētu palīdzēt. Es arī negribu darīt šo darbu, vai ne? Jā. Un šeit es esmu. Es arī negribēju to darīt, bet nebija citi varianti. Tu redzēji vajadzību? Redzēju vajadzību un sāku saprast, ka viņi ir tik, they're so cool. Viņi ir tik krūti, jā. Viņi ir, it's so good to know them. Zini kā, es tevī klausos, un man liekas, bet visi tā neredz tos jauniešus. Tur ir tādas īpaša, es nezinu, vai tavā dzīvē kaut kāda pieredze bijusi, vai kāds tevi ir tā saskatījis, ka tu zini, ka tā var būt, kad aiz tās ārienes vai kaut kādas uzvedības vai attieksmes īstenībā ir citādi, vienmēr interesantas, tā kā tas stāsts. Tev ir kaut kas? Mans pirmais gads, kad es šeit dzīvoju Latvijā, man bija viena attiecība ar jaunieti, kas palika bērnu namos, bija ļoti, ļoti grūti. Viņi negribēja attiecībā, bija tik ļoti grūti. Un es vienu dienu lūgtu Dievām, un es teicu, kad es varu iet prom no tā attiecība, kad es atļauju. Un viņš neatbilda, bet viņš man teica, tava adopcija bija ļoti komplicēta. Un es pielieku, auč, manā. Tava? Tas, kad Dievs tevi adoptēja, tas bija grūti? Jā, un es teicu, auč. Jā. Stāsti vairāk. Jā. Un viņš vienkārši man parādīja, ka, I became a Christian when I was 6. 6 gadu vecumā jau. I wanted to be a missionary when I was 8. Manuprāt, man bija labs kristiete. Vai ne? Laba kristiete. Man viss bija kārtībā. Tāds parauga bērns. Jā. Bet tad viņš man parādīja, ka es biju Dieva meita, bet es nedzīvoju kā Dieva meita. Man 18 gadi nesaprotu, kas tas nozīmē. Un viņš man parādīja, ka bija ļoti grūti. Un tad es sāku saprotu, ka, ja tas bija manā pieredzē, man ir labā attiecībā ar vecākiem, man viss ir kārtībā, tad cik grūti jābūt tiem jauniešiem. Tad es pareizi saprotu, tu arī izgāji kaut kādam tādam grūtam periodam cauri, pusauģu vecumā? Jā, pusauģu vecumā, jā. Protams, kas nav. Jā. Tieši tā, jā, man nesaprotu, ko nozīmē būt Dieva bērns. Un, es varbūt arī šodien nepilnīgi saprotu, bet es saprotu, kā mums visi ir. Vienalga, kā izskatās, vienalga, kā... It doesn't matter how we look or kā kultūra mūs redz, jā. Mēs esam Dieva bērni. Man nevajag neko darīt. Ir. Un viss. Un tas arī mūsu jaunieši. Bet tad, es ar darba pieredzi es sāku redzēt jaunieši ne kā jaunieši, bet kā mazi bērniņi. Un tā ir pilnīgi Dievs, dāvana no Dieva, jo es skatījos, tur ir 25 gadu puiši vai meitene, un es tur redzu, tu tik mīlīgi. Un viņi nesaprot, kāpēc es to izdarītu vai stāstīju, bet es viņam redzu, ka viņi ir tas, tev vienkārši gribētu būt mīlēts, es tā saprotu, es arī gribu to. Un man liekas, ka mūsu sirdī mēs visam gribētu to. Ne? Es nezinu. I have a really funny picture of
me holding one of our youth when they're wrapped in a blanket because they just wanted to feel like a baby. So we're like, oh, viņi ir daudz garāk nekā es, bet es like, oh, tu tik mīlēt. Tā nav bijis. Jā, tā nav bijis. Jā, tas ir, ko mēs visi gribam, vai ne? Tas iekšējais bērns. Jā. Tur tevī klausoties, es arī vēl domāju par to dod 5 akciju, kas tagad bija. Dzirdēju par tiem sarežģītajiem jauniešiem, nepamanītajiem, neredzamajiem. Tie jau ir tavi jaunieši. Jā. Tie Origo. Jā. Klausies, es tam Origo vairs nevarēšu tāpat pabraukt. Labi, tad ekskursijās mums, jā. Ja man būs jāpiestāj. Mums katru otrdienu. Jūs tā mērķiecīgi ejat? Jā. Katru otrdienu. Bet Amanda, pieņemsim, klausās mūs kāds tagad, kur uzrunā tas, ko tu stāsti, un viņš jūt, ka tur sirdī kaut kas sāk trīcēt vai kņudēt, un liekas, bet ko es varētu izdarīt? Ko tu varētu pateikt? Iet uz Origo? Bez training es to... Vajag apmācību? Vajag apmācību, jā, protams, vajag apmācību. I don't know how we translate it, but I'm the TBRI practitioner. Uzticībā balstītās attiecību veidošanas praktiķe. Kaut kas tāds, trust-based relational. Trust-based relational intervention. Tad mūsu organizācija lietojam šo apmācību. Jā. Tad katram brīvprātīgam, kas pie mums nāk, mēs to mācīties, kā to izdarīt, kā varētu palīdzēt jauniešus. Un kāds gribētu, varētu mums uzrakstīt Facebookā, Instagramā un sākt, hei, man ir interesē, es gribētu pavadīt laiku tur ar jums. Labi, bet kādas ir tās prasības? Vai jūs jebkuru uzņemat? Es domāju, tāds cilvēks tagad, jūs taisiet background check. Jā. Jā. Mani jaunieši ir tik svarīgi, kas, man tas jādara. Tas sodāmības pārbaudi jūs. Mēs gribētu saprot, ka ir tikai droši cilvēki mūsu organizācijā. Mums gribētu, ka katram būs tas prasmes, kas ir vajadzīgs, jo viņi pārāk svarīgi man. Jā, viņi pārāk svarīgi. They deserve that. Viņi to pelnījuši. Jā. Bet tas ir... When volunteers come to us, kad brīvprātīgiem pie mums nāk, mēs sākam ar, labi, mēs esam priecīgi, ka jūs esat šeit 1 stundu nedēļa, ne vairāk, jo mēs negribētu, ka tur ir tas izdegšana. Jā. Negribētu, ka tas būs. Un tad pēc tam varētu, pēc 3 mēnesi laika, man liekas, varētu sākt mentoru. Kad uz to Origo var iet kopā ar jums? Kad? Tagad ir iesniegti interviju, ir bijusi apmācība, bijusi sodāmības pārbaudas. Un tad tas ir pēc mēnesi, man liekas, varētu sakt. Jā, interesē ir. Tad, ja kādu šobrīd tas uzrunā un interesē, viņi var rakstīt jums, tev, vai Facebookā, vai Instagramā, Lighthouse, vai Amanda Owen Bannister. Tas esmu es. Jā. Uzrunāt. Un jums ir nepieciešami brīvprātīgi. Jā. Labi. Vai ir vēl kas tāds, ko tu gribētu pastāstīt par to tavu ikdienas darbu, vai tev ir unikāla iespēja? Es ceru, ka šo mūsu sarunu dzirdēs cilvēki vai padalīsies. Jā. Par ko tev sirds deg un sāp? Ko tu gribētu, lai cilvēki saprot, sadzird? Es gribētu saprot, ka es negribu restart. Redo. Es vēlos, ka citiem saprot, ka tie jaunieši ir tik svarīgi Latvijā. Jā, ir svarīgi. Viņi te paliks. Jā, un ja mēs deinstitutionalization. Jā, tas sarežģītais vārds. Jā, sarežģītais vārds. Tas nozīmē, ka vairāk jauniešus un bērnus paliks te Latvijā. Jā. Un ja tas notiks, tad mums obligāti par viņam ir jāaprūpē. Obligāti. Un, nav citi varianti. Tur pilnīgi nav. Bet, ja tev ir tas bailes vai like nervous stress, but so what, right? Viņi ir pārāk svarīgi. They're too important for your own feelings to get in the way.
I don't know another way to say that, but yeah. Jā, nu tātad tu vari uztraukties un būt tāds, satraukts par to, bet viņi, tu iedrošini mēģināt un kaut ko darīt un palīdzēt to jauniešu dēļ. Vai ne? Un viņi arī mums tiešām katrs ir svarīgs, ņemot vērā mūsu valsts demogrāfiju un vispārējo. Jā. Bet tas ir tik īpaši, ka tev piedod jaunai sievietei no Teksasas, pareizi? Jā, pareizi. Pareizi, no Teksasas Amerikā, tev tik ļoti deg sirds par mūsu jauniešiem Latvijā. Nu, kaut tā liesma degta mūsu sirdīs tā. Jā, man... Bet tu redzi, ka tie vietējie mainās, latvieši, es nezinu, Latvijas iedzīvotāji. Mēs satver to tavu vīziju un sāpi un passion. Pus, jā. Šeit Rīgā ir citas organizācijas, piemēram, tas apīte jauniešu atbalsta centrs. Tur ir vairākas organizācijas ar gan no valsts, gan nevalstis organizācijas. Mēs visiem patīk, ja jaunieši ļoti aprupē. Bet arī man ir tā pieredze ar dažas mācītāji, ne Kārlis, bet citā. Šeit sēžēs kameras Kārlis. Es gribētu skatīties, viņš nezinu, kas ir Kārlis, par kuru Amanda visu laiku skatās un runā. Someone else in the room. Ir vēl kāds cilvēks istabā. Bet man bija tā pieredze ar citi mācītāji, ka teica, bet bērniņus, viņi vienkārši vienalga, viņi negribētu, kā dzīve būs labi, viņi tur ir tas pati vainīgs. Okay. Un tas jau darbs ir mesī. Viņš jau nav viegls strādāt. Jā. Un tā ir tas, Latvijas frāze pati vainīgs. Un tad es to dzirdu un es tu nesaproti, tu pilnīgi nesaproti. Bet jā, tad ir, varbūt mainījies, bet ir vēl daudz darbu, kas ir vajadzīgs. Pat realizēt tā atbalstu jauniešiem. Jā. Still a long road ahead. Tev darba pietiks. Žēl. Bet labi, ka tu to dari. Paldies, ka tu to dari. Nopietni. Mums pašiem vietējiem būtu jāmostās un nedaudz, tā kā ar svecīti no tās tavas liesmas, tā uguns jāpaņem, lai nestu tālāk. Tu esi tāds brīnišķīgs piemērs. Bet nedaudz pamainot tēmu, 8 gadi Latvijā. Kāda ir tava pieredze un tavi novērojumi? Kā tu jūties kā teksasiete Latvijā vai kā puslatviete vai... Ir interesanti, jo es nevaru vienmēr būt kā latviete, vai ne? Man pārāk garšo čips un salsa un nevar tā sēdieni, jalapeņos un tā. Bet jā, mēs šeit kā mājās. Tiešām. Jā, bet tiešām es nav kur citu gribu dzīvot. Bet tad, kad mēs tevi satikāmies lidostā Frankfurtē, lai lidot uz Ameriku, tu nebrauci mājās? Nē, mēs braucam ciemot ģimenē, bet tas vairs nav mūsu mājās. Mēs jau tur nedzīvojam 8 gadus. Mēs šeit dzīvojam, mēs runājam citu valodu. Tagad saprotu citu valodu, kad esmu Teksasā, es ļoti pietrūkstu dzirdēt. Latviešu valodu jāliek uz austiņām. Jāliek uz austiņām, mācīties grāmatu kaut kad. Jā, mēs esam mājās. Kad mēs esam šeit un mums nepatīk tā Teksasa vasaras. Labi, šodien ārā ir -14. Jā. Kā tu jūties? Normāli. Ir augsts, normāli. Man labāk augsts un nekā karsts. Jā. Nē, jā. Mēs esam mājās. Jā, bet tad, tā kā noslēdzot to mūsu sarunu, vai, nezinu, vai ir vēl kas tāds, tātad, domāju, tu pastāstīji par jūsu darbu, ieskicēji, kā tas notiek, ja tu teici, ka ir vajadzība pēc brīvprātīgajiem. Jā. Pareizi. Tātad, jebkurš klausītājs, kuram ir kaut neliela interese, ir pieredze darbā ar bērniem un bāriņiem vai nav, tas nekas. Nekas. Viņi var ar tevi sazināties, būs apmācība, būs skrīnings. Jā. Un būs forša komanda. Ļoti forša komanda, jā. Es
zinu vēl viens jautājums, vai ir jābūt obligāti piederīgam kādai draudzē, vai tas ir kritērijs, lai pie jums tas nav kritērijs. Nav. Tātad jebkurš cilvēks var nākt un jūs priecāsieties un uzņemsiet komandā. Okay. Jā. Vai, nezinu, finansiāls atbalsts, praktisks, varbūt kāds grib kaut ko ziedot, varbūt kāds grib piedāvāt, es nezinu, prakses vai darba vietu jaunietim. Varam mums rakstīt, jo mums vienmēr ir vajadzīgs ziedojumi pārtikai, jo mums iknedēļ iedos jauniešiem, kas ir vajadzīgs pārtikas, un tā mums vienmēr vajadzīgs. Protams, kā katram organizācijai vajag naudiņu, kas par to darīt tas svarīgs darbs. Citi biznesi vai kāds gribētu partneri, tad arī ir iespējams vienkārši rakstīt, satīkamies un parunāt tālāk. Un jūsu birojas un telpas ir, kur jūs var sastapt? Atrodām Lačpleš iela 37. 4. stāvā. Tieši centrs, jā. Jā, un tur kāds pa dienu ir, un tur arī notiek jūs tas ikdienas darbs. Jaunieši tur nāk, tur ir atvērts. Jā, mums esam atvērti no pirmdiena līdz piekdienā, līdz 7 apmēram. Un jaunieši tur no otrdien līdz ceturtdien. Tad pirmdiena un piekdiena ir tas administratīvas dienas, office darbs. Bet tad nedēļas vidu mums ir tas pasākumi. Jā. Un tu minēji, ka jums vairākiem jauniešiem ir jau arī savi bērni. Jā. Cik jums ir mazie programmā? 6, 7 apmēram. Bērndārs grupiņa. Jā, tiešām. Es vakarā ar manu vīru runāju, ka mēs esam vecvecāki. Jau. Jo tas 2 meitenes un ar mums palīgs šonedēļ. Mēs jūtamies kā vecvecāki. Ir forši būt kopā ar mums. Mēs atraujam visus konfektus un kašu šokolādi. Jā. Iet labi. Jā, mums ir vairākas bērniņus. Mums pagājuši gadu sāk tas māmiņas grupiņā. Mūsu jaunieši, lai viņi ir tāds atbalsts, var parunāties, kā cik grūti būt mammā un tā ir ļoti forši. Tad, ja kāds klausās un, teiksim, arī ģimenē ir mazi bērni un, es nezinu, ir gan laba stāvoklī apģērbs vai, es nezinu, rati vai vēl kaut kas tāds vai tādas lietas arī jums ir nepieciešams. Arī. Grāmatas bērnu vai iespēja bērniņus kaut kur aizvest, es nezinu, leļu teātris vai biļetes uz kādu. Tad par to visu jūs priecāsiet. Jā, tiešām. Dārgie klausītāji un skatītāji, jūs esat dzirdējuši visas šīs vajadzības, un ja jums prātā ir vēl kāda doma, kā tieši jūs varētu iesaistīties, ja jūs neesat gatavi kļūt par mentoru un iet uz Origo, vai vēl kaut ko citu darīt, bet jums ir manta, grauds, kā saka, ko dāvāt, tad arī iedrošina jūs sazināties ar Amandu, un noteikti, kad varēs rast iespēju. Jā. Labi, Amanda, ja nav vēl kaut kas tāds, ko tu ļoti gribi pateikt, es teikšu tev lielu paldies par šo laiku, ko tu atvēlēji mūsu sarunai, paldies par to darbu, ko tu dari. Man arī ir viela pārdomām, un tas ļoti iedvesmo, un lai tev pietiek spēka, tev un tavai komandai, un es ceru, ka jūsu pulkam pievienosies vēl cilvēki. Kas spēj saskatīt šo jauniešu potenciālu un redzēt viņus ar tām acīm, kādām tu viņus redzi. Jā. Paldies, ka bijāt ar mums šodien. Lūdzu, dalieties ar šo sarunu, ja ziniet kādu, kam tas noderētu, kam tas būtu jādzird. Nosūtiet privāti. Paldies, ka jūs mums esat un visu labu līdz nākamajai reizei.